Sveiki, draugi un sekotāji. Rītdien uz jaukšanu. Šāds robots pilnīgi jauns. Reiz nav strādājis. Kā jau ierasts. Pirms kaut ko mēģinām pārdot. Nopērkam, izjaucam pa detaļām. Godīgi video. Un tad arī izlemsim, pārdosim vai nepārdosim. Gaidat rīt jauns video. Tāds vērsītis no Ķīnas. Nu ko, Hukī šodien tiekās mazais Ķīnas vērsītis ar monsteru kājas tuvis. Jauksim ārā. Tā komplektā, kā jau visiem, ātrais manuālis, instrukcija, izstāsta tā instalācija diezgan viegli. Stiprinājumi, skrūvgriezis, ar ko ieskrūvēt, kādu mazīti vai kaut ko, silikons mērīt. Un tīrīšanas lietiņas. Tāda tā kā lāpstiņa, nu, neizstās baigi daudz sološi. Un tāds tā kā maza slotiņa. Rezerves nazīši un skrūvīgs nazīšana. Ko ejam tālāk? Rati diezgan paliela un no gumijas pārklājums. Tas ir tā kā labi. Kad pārvietojas pa kādu bruģi, tad negrab. Tā, priekšie rati. Daļai gumijoti, protektors ok. Baigā lufte, tas man nepatīk. Arī šitāda lufta, tur jauksim vaļā, skatīsimies, vai tā jābūt, vai tā nav jābūt. Šitā funkcija ir tā kā ok, bet kaut kā viņa tāda baigi pļurīga, to arī jauksim, skatīsimies, varbūt kaut kāds rūpnīcas kašeks. Nazīši ir 5. Grūti spriest, cik tur viss ir korekti. Tā kā skatāmies tālāk, jauksim, testēsim, gaidat nākamos video. Tātad aizsarg disks noņemts, nu, diezgan paskaļi, un tā luftīte ir šeit. Vai nu smēri pažolā vai gultnīcas lētājs, grūti spriest. Tā, nu, viņš pats luftējās, jā, gultni tur ir 2 gabali iekšā, var redzēt. Bet mainās detaļi visu kopā. Ir aizvalcēts ciet. Tālāk ņemās novas disks. Te ir uz kvadrātu. Tas ir tāds nebieži sastopams gājiens. Un misiņu vietā šeit ir alumīnija vītnīšu ielikņi. Tā pāni ir peldoša, bet pat cik augstuma regulācija ir elektroniska, tad viņi tagad ir uz augstākās pozīcijas kā transports. Tā, apakšā zem pānas ir alumīnija, tā kā dzēsētājs pašam motoram, tas var būt tā kā loģiski. Un lielais radiators, kas ir mātes platē, ir apakšā zem motora. Nu, ja tur neies iekšā nekādi zāles grūži, tad varbūt tas arī nav slikti. Tā, augstuma sensors interesanti uzbūvēts, liekas vienā pozīcijā un izskatās šādi. Tas saucamais pacelšanas sensors. Ka rats paceļās vai nolaižās. Tā nebija redzēts. Tāda par rata kustēšanos drusku Ķīnā laikam bija ieņēmis ogu. Tas, kas skrūvēja, vienkārši skrūva nav pievilkta. Tur viss ir labi. Tad re, kur ir radiators, skatāmies, kas ir ļoti interesanti un neredzēti. Kopā ar bateriju. Milzīga baterija, 13 ampērs. Un viss ir iekšā jau sabūvēts kopā ar radiatoru. Tas tā diezgan sakarīgi izskatās. Liels video par kabeļiem. Iepriekš mums tur bija viens tāds super robots. Best of the best, kam kabeļi bija uztaisīti vissūdīgāk, kā es biju redzējis. Šeit ir normāla izpildījuma, normāliem gumijas blīvējumiem. Un palaists korpusā arī caur gumijas blīvējumiem, nevis kaut kādiem hermetiķiem samālēts.
Kabeļi ir marķēti, nesajauksiet. Ejam tālāk. Tas kabelis iet uz lideru, arī smuki. Viss sataisīts, liels radiators jāatzīst. Mainās ļoti vienkārši, ja kādreiz kāda nepieciešamība. Tas arī tā kā ir uzbūvēts ok. Tā kamera ir ar stikliņu, tas ir labi. Bet tas, kameras kaut kāds mega lielums vai kā to nosaukt, baigi daudz sološi nav. Galvenais, lai viņi vispār funkcionē. Tā motors izstāsta diezgan hermētiski, bet mēs izjauksim ārā un paskatīsimies. Tā velkam ārā. Baigi jau nevalkās. Tur no iekšas, jā, lai nomainītu motoru, tad tur no iekšas sanāk jāatkonektē sākumā. Bet motors pamatīgs un ar reduktoru. Te ir 100% iekšā reduktors. Iekšā izskatās šādi, kā jau es teicu, motoram vadiņi nāk uzreiz uz mātes plates, tāpēc viņi ārā izvilkt nevarēja. Bet teikšu godīgi, vadi visi ir tā kā palaisti, normāli izskata. Visi pa vienu maliņu smuki. Baigās pretenzijas nav, un tā plāta arī izstāsta nopietni. Vairāk USB porti virsū ir, diagnostikām, programmēšanām iespējams. Ja kaut kas kādreiz aiziet neceļos. Arī šeit viss izskatās pietiekami labi. Tātad runājot par blīvējumu, visi forši mīksti. Un korpus ar ļoti daudz skrūvējumu saskrūvēts savstarpēji kopā, tā kā baigi apdraudējumi par mitrumu iekļūšanu, es domāju, ka nav. Skrūvas visi nav nerūsējušo tēraudu, tas ir ļoti labi. Tā, pa lielām kopsavilkums ir tāds, kas nebija rūpnieciski pievilkts, mēs savilkām. Uztaisīts nav slikti, nav arī labākais variants. Kaut kur ir, kur piečakarēties, teiksim, kaut kāds plasmasas kvalitātē. Bet, ir redzēt daudz sūdīgāk. Redzēsim, kā viņš iet darbībā. Mums ir vajadzīgs, kāds laiks. Un tāda precīza info jau būs pēc apmēram gada, kad tas viss būs izdarīts. Jau iztestēts pēc pirmās apkopes, kaut kā tā. Tā kā pagaidām mūsu Ķīnas versija. Bye!